Jau 15 gadus Latvijas auto rezerves daļu tirgū, kaut gan pareizāk laikam būtu jāsaka, auto un transporta līdzekļu un traktoru tehnikas rezerves daļu ražošanas sfērā darbojas firma Auto Kardāns. Cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo tēmu, bez šaubām zināms, Auto Kardāns aizkrauklē. Bet gadu atpakaļ Auto Kardāna dzīvē bija kāds ļoti nozīgums notikums. Auto Kardāns beidzot ieguva savas patstāvīgas mājvietas, tika uzbūvēta neliela rūpnīciņa uz aizkrauklas pilsētas robežas, un tad šeit tika arī sakoncentrēti visi spēki un tehniskie resursi. Kas īsti ir Auto Kardāns? Ko viņš dara? Ko spēja izdarīt? Par to te ir Auto Kardāna šefs Kārkliņš Agrs. Kā minēju, gadu strādājam jaunās telpās, kas noteikti ietekmē darba kvalitāti, protams, pašu noskaņojumu un darba prieku. Kā līdz šim, visiepriekšējos gadus joprojām strādājam un taisam kardānus, kā individuāli pasūtījumi, tā arī, ja nepieciešams, sērija veida. Mēs strādājam pēc ISO prasībām. Vienīgā kardāna darbnīca Baltijā ir tāda, kas strādā pēc ISO prasībām. Vēl mums ir darbnīca ne tikai Aizkrauklē, bet arī Tallinā. Un tā kā mēs strādājam Baltijā un no Igaunijas nedaudz arī Somijā. Mums ir iespējams dažādas balansēšanas, dažādi rotoru balansēšanas, specializētas balansieras ir, tad ir 2 balansieri, kā saka, standarta kardāna balansēšanai. Esam iegādājušies jaunu iekārtu lauksaimniecības kardānu montāžai specializētu. Kas pie šādas iekārtas, kas tik milzīgi atšķirīgs ir lauksaimniecības kardāniem, ka vajadzīgs speciāli iekārtas, parasti transporta līdzekļi, kaut kādi jebkuri mehāniski ierīces, kuri kardānu pārvads. Kāda atšķirība? Lauksaimniecības kardāni vispār no pāriem kardāniem atšķirās ar montāžu un arī demontāžu. Šis stends tieši pie demontāžas ļoti daudz palīdz, jā, un ir specializētie konsoni, kas tieši paredzēti lauksaimniecības kardānu montāžai. Tad šeit mēs iegūstam gan ātrumu, gan kvalitāti. Un skatos, ka viņš īstenībā izstāsta pēc tāda daudzfunkcionāla darba galda. Jā, tas ir ļoti daudzfunkcionāls, un tieši tā, es domāju, protams, ir ātrumi, jā, bet es galvenais gribētu uzsvert, ka kvalitāti iegūst uz to. Kvalitāti iegūst arī pateicoties saviem speciālistiem, jo man liekas, par šitiem gadiem, ja kāds ir aizgājis pensijā, kā teiksim, es zinu, ja, bet tāda kadru mainība kā tāda šeit principiāli nav. Jā, ar to mēs varam mūsu uzņēmums lepoties, ka kadru mainība mums nav, jo darbinieki strādā jau no pirmajām dienām ir, kas strādā un kas nākuši apmācījušies ir, un darbinieki turās tie paši. Un produktu kvalitāti varam mainīt uz to, ka mēs ļoti rūpīgi izvēlamies piegādes partnerus. Kā jaunums mums jau kādu 2. gadu mēs sadarbojamies ar Danaspaiser, lielu daļu oriģinālo kardānu ražotājus, kur rezerves daļas mēs izmantojam. Sagatavus, varbūt teiks. Ir krustiņi, ir dažādas citas kardāna detaļas, kas nāk tieši no Danaspaiser. Auto Kardāns ir viena tāda unikāla iestāde, kam sadarbības partneri tādās sfērās, kurās varbūt uzreiz pirmā momentā pat nepamanīs. Mēs esam kopā bijuši kardānus uzstādīt, uzmērīt meža tehnikai, kūdras tehnikai, jebkurai lauksaimniecības tehnikai, jebkuriem iekrāvējiem, pacēlājiem. Un tā nāk tas skaistākais. Kuģi, lieli kuģi, mazi kuģi, visiem ir kardāni kaut kur iekšā, un tāpatās arī dzelzceļam. Vienīgais, kur mums laikam pa visiem šiem 15 gadiem nav palaimējums būt, tā ir aviācija, kaut gan es zinu, tur pie kaut kādiem iekrāvējiem un varbūt kaut kādiem iekšā kravas pārbīdītājiem, kāds kardāns varētu arī būt. Vēl pie tādiem interesantiem kardāniem noteikti gribās minēt karuseļi, kur ir mūsu kardāna skatuves ir celts uz augšu kardāniem. Un, protams, jāpiemina Parīzes-Dakar rallijs, kur mūsu kardāni neviens vien ir, kā saka, šķērsojuši šo sarežģīto trasi. Un tagad klientu ērtībai, arī kā līdz šim, mēs kardānus varam paņemt jebkurā vietā Latvijā, arī Baltijā. Atliek tikai piezvanīt mums pa telefonu un vienoties pa laiku. Mēs kardānu varam paņemt jebkurā Latvijas vietā, jebkurā Baltijas vietā. Arī Rīgā mums ir 2 vietas, kurās mēs pieņemam un nododam kardānus. Tie ir akumulātoru centri,
Viens ir pie Dominas, pie Dīvāna un Dīvāna akumulātoru centrs, kur atrodas, var droši iet un nodot kardānu un atstāt mums, un otrs ir pie Rīga Plaza lielveikala Pārdaugavā. Arī akumulātoru centrs, kur var pieņemt un nodot kardānu.